Labvakar, Rojas televīzijas skatītāji! Šovakar jums programmu pieteikas Sintīna Niklāva, un mūsu pārraidē ir divas sižeti. 15. novembris. Mēs esam Žocenē pie Alkšragu mājām, un ar šīm mājām mēs sākam piedalīties akcijā, kādu Tautas fronte rīko pēdējos gadus, apciemojot Rojas pagasta vecos un vientuļos cilvēkus un apsveicot viņus svētkos. Otra mašīna šodien aizbrauca uz Valgalciemu pusi. Mēs braucam uz Žoceni, Ģipku un Melnsilu. Mēs ciemos ir atbraukuši pie jums. Ženistām tu uz Rojas pusē? Skaidrs. Tad mēs jums atstāsim, lai jums 18. datumā uz tiem svētkiem ir kaut kas labāks. Jā. Paņemiet, lūdzu. Nu, lai jums labi klājas. Nē, tu nāc man blakus. Es domāju, es tas udojās visu. Šajos rīkstīt jums garām? Es domāju, ka mežbrāja. Labdien! Labdien! Mēs jūs ciemos atnākuši. Šķiņķi atnesuši. Paņem pretī. Kas tas ir? Ciemkukuls tas ir. Ciemkukuls? Nu jā, Patais vaļā, mums valsts svētki nāk virsū 18. datumā. Tā? Nu jā, un tāpēc mēs domājam, ka mums jāatbrauc pie jums, ir jāapciemo. Bet cik tev žamaksī? Ne cik, tantiņ, to mēs jums tāpat. Nu jā. Tā? Matkūvā klāji. Nu jā. Tas ir tik klāt. Nu, bet no kurien te jūs, No Rojas. Rūj? Nu jā. Tā? Tā, un te ir gaļas iekšā? Nu viss kaut kas, maizīt ir un zivtiņi iekšā ir. Nu, paldies, liels paldies. Tas ir tik klāt, ka tā radvē. Nu jā. Kā te jums iet vienam pašam te? Nu tā tik kuļies, ja te sai. Kā tā viņš var iet? Es jau tāds švāks ir. Jā, un kā te jums, jūs jau uz veikalu patvērs nevar aiziet? Nē. Jums kāds kaimiņš palīdz kaut ko? Nu, māsdēls man Roja. Māsdēls palīdz. Jā, palīdz, jā. Skaidrs. Jā. Kā tāda veselība? Nu, tik šoks esi. Jā. Tik šoks, Cik jā. te jums gadiņi ir? Man ir, tas ir 78. Aha. Jā. Tā jau daudz ir, ar? Jā. Kāds pie jums ciemos arī atnāk? Ko? Ciemos arī kāds pie jums atnāk? Nu, bet kurš tāds? Kurš tāds? Te jūs viena pati te visu laiku dzīvojat? Jā. Nu, jā. Pats, Kaķīts arī. Labi, tad ar redzēšanos. Tās bija lauku mājas Žocenē, mēs bijām pie Kuvaldas Alises. Tas ir virtū, tālāk. Pateic, ka bija ciemiņi atbraukuši no Rojas. Jā. Tāpēc, ka pirmdien valsts svētki mums. Ko te jūs tāda, tik smalki viņai? Paņemiet. Ko te jūs viņai tik Nu, smalki? paņemiet. Viņi zinās, pasakiet. Es nolikšu te lejā, jā? No
dārza, viss ar tādiem grēdiem. Viņi zinās, pasakiet, kad atkal ciemiņi bija no Rojas, viņi jau zinās tad, kas bija. Ja? Atstrājiet. Tad jūs šito kas te viņai vēl? Nu, ja? Priekš kā te viņai tik izsmalka, tik daudz, vai dievi. Nu, ja? Nu, bet. Lai var svētkus ritīgi nosvinēt. Tas pagaidu piemēr, ka tas svētki. Nu, ja? Es nezinu, es jau nolikšu te. Bet nu kā tas ir, kur te viņi te? Nu, viņi zinās, tautas fronti, pasakiet, bija tautas fronti atbraukuši, jā, viņi zinās. Te jūs visi tautas frontis ir. Jā, pasakiet viņiem tā, viņi zinās, kas bija. Oi, dievi. Nevajag, es nedzīvētu. Nu, jā. Labi, braucam. Jā. Jūs abas kopā dzīvojat? Kancelēnieks pateicās par tādu lielu godu, cik daudz ļauj. Nu, redz. Vai un vēl ar tādiem apstākļiem, es nav Jūs neuztraucas, nekas jau nebūs. Es nav uzpucējies, nevar tādu portuņu vēl te. Tā kā pirmdien mums ir valsts svētki. Jā, Tāpēc mēs domājam, ka jums atkal kāds labāks humors jau paldies, mīļākais. Klasiet, nu pakaid sēž kaut kur. Nekas, gan jau mēs apsēsim. Sēž kaut kur, neitenīt. Reku, tur soliņš. Mājām Nē, dzīvojam? sēž. Nekas, mēs jau apsēsim. Kā jums iet? Pasēs kāds ciemos atnāk? Pagaid. Neuztraucies, fotogrāfi. Nu, smuks jau ir, kā bail. Jā, Paskat, mēs cik braucam. ir glūti Un frizūra, skatāmies. paskat, cik smuk tur aiz muguras ar taisīši. Mēs no Rojas. Nevar jau tā. Redz, jau arī nevar nolaist. Nu, nevar, Jā, jā, mēs tā paši. jau ir. Jūs tā tik brauc. Jā, Apmeklēt veco. jā, un nu, mēs tā skatāmies, un tad mēs aprunājamies, gribam aprunāties, kā jums iet, un kā jūs dzīvojat, un kā jums ar veselību. Nu kā tā nu veciem kā reizam. Tā viņa arī tā. Un paldies Dievam, vēl jau viss tik var. Pakustēties var. Daktars ar kādreiz jāsauc? Kā Daktars ar kādreiz jāsauc? Nē, iztiek zālīts, nu viņa vienā kartelšeriņa. Tā viņa staiga un ienāk, bet tā ārsti mēs ne. Arī no tām sapacēsies, nu mēs varam runāt. Bet cik jauka tā. Sēžiet kaut kur. Jā. Visā kādā. Cik tā jums gadiņi? Man jau ir 86 palika. Jā, tā jau daudz ir. Jā, tā jau daudz man ir daudz tiešām, bet man viss tā dzīve jādara, te jāvāc un jāstrādā. Jā. Oziņ jau jaunāk, bet viņi nespēcīgāk vēl. Jūs esat Es māsu daudz, ne māsītes. Māsītes savas ir, vai ne? Sibīrijā jūs bijāt? Jā, es biju No šejienes jūs izsūtījāt? Vieni paši? tieši no šeit mājas, jā, man es dzīvoju Jaunvilciņos. Tur Rojupē. Un jūs viena pati bijāt, vai jūs ar ģimeni izsūtījāt? Ar ģimeni, tie nomīja. Kas jums vēl bija? Tēvs un māmiņa. Un viņi palika tur? Nē, Nē, viņa atbrauc un mājās. tie mājās, jā, Atbrauc jā, mājās, es jā, ir tā, savās mājās. kādreiz sajūtu. Un ko jūs teiksim tā pa dienu? Ko mēs darām? Jā, Nu šo to strādājam. jums te Es jau vairāk ceļoju, aizbraucu uz Talsiem vai uz Roju, kā jāiepērkās. Un šie liela māja, te viss jātīra, jākop, darbi diezgan. Cik jums ir istabiņas? Nu, mums ir tur tā baznīca tēla. Aha, jūs to arī Jā, uzturat, šī jā? māja. Liela telpi, tā man jāuzkop. Un tad vēl ir tur divas istabas, ir trešā, ir tuvu. Un ārā, kad vasarā puķis ir un rosts jākop. Jā, te var Darbi pēc maniem gadiem ir daudz. Un tā jums draudz ar tevi, vai Jā, kas jā, izmanto draudz, to faktiski draudz, jā. Un tagad jau luterāņi pie mums tur šitie svētdienā būs, jo baznīca viņam notiek, un baznīca jau kādreiz uz cels atjaunās, bet nu, pagaidām te mēs visam. Mums tā sanāk klāt, mēs ir 2. un 3. tā 4. svētdienā, un viņi tad turēja sakā tādīs svētdienās, ka mums nav. Tā jūs tā sadzīvojat draudzīgi kopā. Jā, viss paši ļauts. Zinām, es ar te jaunībā nedzīvoju, es Rīgā dzīvoju, es jau tik tā pa tiem karlaikiem, jā, tā.
Tā, ja mēs te radījām kopā, viņa man māsīts ir. Un tā, kad bija māja, viņiem vilciņi vēl nebija nodegusi, un kad bija labi laiki, tad jau mēs tur braucam ciemos. Un tagad, nu, ka viņi vien pat, es arī esmu vien, vīrs nomīru un meita nomīru. Meitiņai 20 gadu. Tāpat tiem karlēkiem ir. Kā jums ar naudu jūs iztiek galā? Paldies, jā, labi iztiekam pašreiz. Ielikt jau, man arī tagad 200, ielikt jau, un auciņa drusciņu vairāk iznāk, un mēs iztiekam labi. Un jums veikals te kaut kur tuvumā? Jā, zinām, ziemā jau būs grūtāk ar pienu, ja pudeles, bet nu, te jau ir kaimiņos tāds zēns, tas jums tad atnesīs. Jūs palīdzi? Un tā ziemā, ka liels sniegs ir tad jau ir tā grūtāk. Jā, kā ar visu tādu apsot. Bet nu, palīgāt kādreiz nāk un tā. Nu, vajag tomēr, vajag cilvēku apceres, vai ne? Jā, te jau jums tuvumā tāds mājas arī nav jau tāds 2 mēs jau. Kā izdarīt? Es saku, jums jau te kaimiņos arī te vēl mājas. Jā, mēs iebraucējām tulim, Man jau jā. ļoti labi visi kaimiņi. Es jau atbraucu un tā roju, es gāju savās mājās, no kurienes mūs aizpēda. Bet tā māja noteikti. Un kas ar tiem jānociņiem notika? Noteikti. Tad, kad jūs jau bijāt atbraukuši atpakaļ? Jā. Tur bija kaut kā uguns savu tādu bērni izcēlies. Tāds puikas atstāts. Un tāds jau to tā bija un tā māja noteikti. Nevarēja nozēst. Bet jūs atbraucāt vēl, jūs vēl tikāt tajās savās mājās iekšā? Jā. Tur nebija, kas tā mājām bija noticis pa to laiku, kamēr jūs bijāt projām? Nu, kas tur var notikt, neapkopt māju, nu, laiž līdz pēdējiem. Kaut kāds jau tur dzīvo. Jums bija vecākiem zeme? Kā? Zeme bija vecākiem droši vien? Jā, bija, jā. Liela zeme bija? Nē, visai liela. Un kā jūs tagad dabūjāt kompensāciju par to zemi un par Jā, viņi teica, kas tas Sibīriju? ir tā nevar. Nē, mēs neprasījām. Nu, tagad tikai ar kolhoza roju. Jā. Tad tur aizgājām pieteicis tā, ka nu tu dalīsies varbūt kādreiz tad. Bet citu jau nav prasīts un nevajag ar. Tur ne, viņi to var atlīdzināt neko. Cilvēkam veseli vispār. Cik tad ilgi jūs bijāt projām? Žēlniecīgi. Tas bija laikam 8 gadi. Jūs arī bijāt? Es nē. Nē, 8 gadi. Jā. Tas ir no 49. gada, ja? Jā, 55. martā. Jā. Un kad tad jūs atnācāt uz šīm mājām? Nu, tādēļ tur notieka, un nebija viņa un man māsīci. Jā. Mēs tik no 2 esam palikuši, man ģimenes nav un viņai vairs nav. Un tad nu viņa atnāca te pie maniem, dzīvojam kopā. Šīs ir jūsu mājas tad? Nē, nav mūja, tā ir draudzes māja, tas ir draudzes māja. Bet jā. nu, es jau arī, kā no Rīgas es atbraukus, tad te pa šo rajonu, no sākuma viņa mājā dzīvoju, pēc tam atkal, kā te vajadzēja, nebija neviens, kas no dara un ko. Un tad nāc teica, te ar 25 gadus dzīvoju. Un tad visu to apkopju, tā viņa atnāca atkal pie maniem. Cik tā jums ir gadu? 86 palika. Es ir Mārtiņa bērns, 86 gadu. Mārtiņa bērns? Jā, Un jums cik Es ir? pavasari. Jā, 80 palika kaut. jā. Ar viņu daudz aizgāju. Jums ir kaut kādi radu bērni vai kas jūs Nav apciemot? neviena. Tāpat, ka viņai mums Mēs agrāk esam vientuļi. Jā. tā ir visa ģimene nomirt, tad vairs nav neviens cits daudz. Nu, tālāk rāk kaut kur rītdien, tā nav. Nu, kad jūs atnācāt mājās no tā Sibīrijas, jūs kolhozā strādājāt? Jā, vēl strādāju, padruskam. Bet cehā, ko jūs darījāt? Gani aic, Ā, aiciņas gani. tas ir Jā, aitiņas ganēju un tā. Jā, pareizi, es jau tā aizmirstu. Jā. tajā rojups? Rojupi, jā. Rojupi. Tas ir mums kolhos, es arī esmu rojupnieks. Mēs bijām nu pat kā ģipkas skolā. Jūs varbūt tur kādreiz mācījāties. Nē, ģipku nē. Viņa Lubezerē, Jā. Lubezer skolā. Ā,
Jā, Rojupē. Tas ir Tajā tādā. skolā. Jā, jā. Tajā. Tur, kur skolotais Insbergs kādreiz Jā, strādāja, jā, Insbergs, jā. Es atceraties viņu? Jā. Kā? Insbergs. Jā, mēs to kaimiņu bija dzīvojam. Jā? Jā, Kaimiņi pilnīgi. Pilnīgi kaimiņi, netāli viņa mājas. Tā man ir nu, vecvectēva māja, Meždiļķi. Jā, jā. Un tur kā tur ir Jaunvilciņš, tur ir Jā, kaimiņi. tur ir nav tāli, tur jau. Mēs jau satikamies vienmēr. Tur vēl, man liekas, ferma ir Jaunvilciņa palikusi. Jā, vai ne? jā. Bet tagad vairs nav. Ferma. Arī vairs nav? Varbūt jau Jaunvilciņš liekam tur pēc cik. Man liekas, ka pat ferma vēl ir. Kaut kas varbūt ir. Nu labi, tad mēs jau dosimies tālāk. Ai, kurienes jūs esiet, jājautā? Mēs no Rojas. Rojas. Jā. Jums televizors ir? Televizors jums ir? Nē, nav, kur mēs ar tādam klaunam. Bet, nu, es dabūju, pat tikai radio man no uzdāvināja no tālsiem. Kas jums draudz uzdāvināja radio? Nē, draudz, nē, bet tāpat man personīgi tāds. Jums te kaimiņos nav draugi, kam televizors? Ir, es jau aizēju, tepat Lidijai ir un tur Letāņiem, te vismaz mēs labi satiekam, viņa nāk pie mums arī baznīcā. Nu, te jūs varbūt varat 4. vakarā aiziet 7. paskatīties. 4. vakarā? 7. Nākošā nedēļā? Jā. Vai, paldies, tu pateici. Vai, kādu mēs izskatīsim? Tas būs ļoti interesanti. Nu, jūs tak sapucējušās abas, nu jā? Pašas sev apskatīsies. Es jau būtu tad uzpucējusies. Nu, bet tā kāda jums vaina? Nu, labi, jāņem pa labu skaitu. Labi, lai jums ir priecīgs svētki. Paldies. Jūs mums tā uzmundrinājāt. Tāds cits sajūta. Tad uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Nu jā, jāteic uz redzēšanos un lai jums laba veselība un lai jūs vēl dušīgi turās. Abas divas, abām jau ir jautājumi. Jā, Dievs palīdzēs, tad jau turēsimies. Tā jau ir. Iekams mēs atgriežamies mājās pēc savu braucienu. Gribu pajautāt Svetai Stepulei, kur šādos braucienos ir vairāk kārt jau bijusi arī iepriekš. Kāds tev ir radies iespējas par šiem cilvēkiem un par šiem apstākļiem, kādos dzīvo vecie vientuļie cilvēki? Nu, man liekas, ka nav jau svarīgi viņiem tā dāvana un nav svarīgi, kas tai pakā ir iekšā. Bet viņiem ir svarīgi tas pats apmeklējums, kad viņus kāds ir atcerējies un kad pie viņiem kāds ir atnācis. Un bieži vien tie vecie cilvēki ir diezgan daudz, un lai vienā dienā viņus apmeklētu, un to apmeklēt gribētāju arī nav vienmēr liels pulks. Un tāpēc paiet praktiski reizēm visa diena, kamēr apbrauc no aptuveni tos 36 vientuļos cilvēkus, kas ir Rojas, Ģipkas un Valgalciem galā. Un tāpēc nevienmēr iznāk tā ieiet un ar katru pavadīt tādu ilgāku laiku, nu, pasēdēt ar viņu parunāt. Un bieži gadās tā, ka tu ieej iekšā un jūti, ka vajadzētu palikt un vajadzētu pasēdēt un parunāt, ja. Bet parasti jau tas tā, nu, reizēm ir steiga, ja, un jūt, kad vēl jāsteidzās ir un vakars nāk virsū. Un nu, iziet tā reizēm, kad tu ātri izēji un aizēji, ja, bet nu, tā laikam nevajadzētu būt. Un tomēr prasās pasēdēt ar viņu parunāties, jo viņš jau neskatās tai pakā, ja, viņš skatās tev acīs un viņš jau izstāst visas bēdas, kas viņam tai dienā notikušas ir. Vai nu, cenšas runāt par visu, ko, un reizēm pats pasmējās un pasaka, ko es te muļķības runāju, ja, bet vienkārši jūt, ka viņam tai dvēselē tik daudz sakrājies, ka viņam prasās ar kādu parunāt, kāds, kas viņu uzklausīt, kāds, kas viņu atbildēt, jo bieži vien viņiem nav pat rādio un kur nu vēl runāt par televizoru mājās, ja, un ja viņš ir pilnīgi viens kaut kur lauku mājās, nu, tad acīm redzot viņam gribās savu sirdi kādam izlikt un noteikti kādu ilgāku laiku, lai kāds būtu pie viņa, un viņš ir ļoti laimīgs un priecīgs, kad viņu vispār kāds apmeklē.